Atklāja Latviju no jauna, Latvijas mobilais telefons, VFS films un Latvijas televīzija. Izņemot Dienvidparka filmiņu, kas tev nāk pirmais prātā, domājot par Kanādu? Draudzīgākais karoks un tas, ka viņam ir tas kļavs īrups. Kļavs īrups, vai ne? Jā, man arī uzreiz tā kā pankūks un kļavs īrups. Vajag meklēt alternatīvas, vai ne? Latviešiem alternatīvas. Latviešiem? Kāds varētu būt? Zini, uz ko es vedīju? Es apmēram saprotu. Jā, uz bērus īrupu. Mēs braucam tieši pie puiša, kas taisa, kas vāra. Viņš varētu būt kaut kādā veidā līdzīgs bērns darbai? Tas īrups tāds puika? Paskatīšanās. Es vienmēr esmu apbrīnojis to, ko pats var izdarīt ar rokām. Man draugs ar viņu taisīties, viņš joprojām netic, ka no bērnu sulas var uztaisīt vīnu. Es esmu taisījis no tādas pustvaicētas arī vīnus, nosauc viņu par karameļu vīnu, jo viņam bija izteikti karameļu garš. Ļoti labs sanāca. Kāds tā kā sāki no zila gaisa paķērt? Jā. Tā doma? Jā. Tiešām? Tiešām. Nebija tā, ka, piemēram, par sīrupu runājot, aizbrauc uz Kanādu, sapratu, ka būs sīrups? Nē. Vienkārši, te, kad tu savāc sulu un tu nezini, ko darīt. Daudz cilvēku tā arī tagad dara. Izmisuma sula? Nē, neizmisuma. Vienkārši tu meklē izēju. Nu, ne izēju, bet risināju. Un Flāters teica, ka nekas nesanāks, ja piedalījās. Flāters parasti saka, ka nekad nesanāks. Man arī. Kas tur notiek? Būtu mēs Kanādā, mēs viņu klasiski saukt par sugar house vai tā kā cukura namiņš. Jo kas tur notiek? Tur notiek tā, ka mēs bērnu sulu pārtaisam par sīrupu. Tā nav sauna. Ilgi tvaicējam, tāpēc nāk liela tvaiki. Un no vienkārši bērnu sulas mēs radām kaut ko saldu, foršu. Tu pārnījot pats samēstrē? Pārnīju samēstrot pēc klasiskām Kanādas skicēm. Jo ir tā, ka pannai ir speciāla uzbūve, kas ļauj augstai sulai plūst uz priekšu, kur viņa sakars, un līdz ar to priekšā var vārīties, un aizmugurē ir tikko ieliet svaigu. Tad nav tā, ka viens daudzums sulas tiek ieliets, viņš izvārās? Jā, jo savādāk es tur izvārīšu, un man beigās varbūt būs kāds 1,5–2 litri, bet būs izsmerējies pa pannas dibanu, respektīvi būs netīra panna vienkārši. Līdz ar to man katru dienu jālai klāt, un sirds jāpēc pēc 4 dienām, es domāju. Jā, visu nakti, visu laiku? Jā, visu laiku jāmet klāt, jānāk klāt. Tas krāsas viņš izstāst pēc iesala. Vai pateikt tā, ka tā garša, kas ir sulās, un tā garša, kas ir iztveicēta no sulām? Savādāk. Daudz, protams, kāpēc no baltas sulas ir brūns sīrups. Tieši tā, karamelizējās. Rupi sakot, cukuri sadeg, un tāpēc arī veidojās tāda dabīgo cukuru garša. Viņam arī drusku tāda ieslēma garša. Bet pēcgarša viņam ir garša. Jā, ir daudz tāds interesantāks nekā es biju. Es domāju, kā es mēģināju iztēloties, kāds garšo. Man likās, tas būs tomēr tāds kaut kas vienkārši cukuraināks. Kanādas kļavs sīrups ir tādā ziņā daudz neinteresantāks, jo viņš tiešām ir vienkārši saldens, lipīgs, jo pati kļava sula, Kanādas cukuru kļava sula, ir vienkārši salds ūdens. Bet es mājās pati katliņā varētu? Protams, to arī palāki pirms tam ir darījuši. Tagad es nosacītu viņam atvieglos darbu. Cik litrus tev prasās uztaisīt sezonā? Prasās uztaisīt aptuveni 40–50 litrus gala produktu. Daudz? Jo ir, piemēram, viens dānis atrakstījis, viņam ir alus darītavu, un viņš taisa speciālo bērzu alu. Un viena no sastāvdaļām šajā bērzu alu ir šis te sīrups. Jā, lai būtu cukurs. Jā, un viņam interesē, piemēram, 47 litru uz visu gadu. Es esmu vienīgais Ziemeļa Eiropā, kas vispār tādu gatavo. Tuvāk, ja tāda ir tai pašā Kanādā.
Cik tur sulas ir tā jāizgūpina gaisā, lai sanāk? No 100 litriem varbūt beigās sanāks 1 litrs. Bet tu esi dzirdējis vēl, kad iegūst sulas no liepām, no alkšņiem? Es esmu pats urbis liepām, man nekas neticēja. Alksnī es esmu dzirdējis, bet neesmu urbis. Bet man patīk bērs, es palieku uzticīgs un baltam bērs. Jā, man ir tetovējums. Kas notiek tālāk? Viņi taču nemet to sirupu klāt kafijai. Nē. Kur viņi liek tālāk? Augstam, karstam, saldam, sāļam, gatavam, negatavam, gaļai, negaļai. Principā jebkam, izņemot varbūt gāstus pankūkām, kā tradicionāli dara ar Kanādas kļausulas sirupu. Nē. Viņš ir tā garš ir pārāk intensīvi un visticamāk būs arī baigi dārgās pankūkas. Bārs stundām. Tā gribas tas pankūks. Buliņu mēle. Pionieri mēs esam visi, jo mēs zinām, kas ir bērsu sula. Es esmu pionieris tādā ziņā, ka es esmu vienkārši padarījis to sezonu nosacīt garāk, jo bērsu sulas produkts var dabūt caur gadu, vai tas ir limonādē, sirpā, vīnā. Es esmu bijis to savādāk uztaisījis vienkārši. Mēs atceramies to, ko darījuši mūsu senči jau sen. Modernā pasaulē, Zviedrijā, neviens vairs to nedara. Viņi arī sen jau tas neviens. Mēs esam joprojām tuvāk dabai, lai cik to cilvēku teikt, ka mēs tādi neesam. Mēs esam krietni tuvāk kā jebkura cita valsts. Mēs esam viena no zaļākajiem, jā, mežā arī. Pārāk bieži vienkārši lietas pieņemam tik pašsaprotam, ka mēs viņas pat nenovērtējam. Un tā, ka man viņas pazūd vai mainās, tad mēs pie viņām pieķeramies klāt. Un tā tev šķiet, cik daudz vēl ir tādu lietu Latvijā? Un tādu neatklāto tādu, ja? Es domāju, ka katram latvietim sanāk. Ir kur rakt. Es domāju, katram latvietim sanāk. Uzņēmīgākajiem. Mīksta. Nav pārāk mīksta. Viņa ir salda. Garšo drusku pēc rupmējas, tāpat kā tā marināda, ne? Viņš tiešām nedaudz pēc rupmējas vēl. Tas ir atkal Latvijas jauna atklāšanas pasākums. Trifels un bērsulas ir paņemts. Es nezinu, ko vēl var paņemt. Gurķi iedos man lūdzu? Jā, var arī gurķi paņemt.